Labdien! Es īsi par pensijām, bet kā jūs domājat, kāds sakars ir Latvijas ekonomikai ar pensijām un pensiju fondiem? Idejas. Kāpēc mēs ļāvām Mārtiņam tik ilgi runāt? Kurš zina? Kā pensiju fondus ietekmē situāciju Latvijā? Jā, mēs no budžeta saņemam pensiju fondos naudu. Kas vēl? Jā, mazāk tiek ienes. Kas vēl ir? Kādam jau 30% jāizdod. Kādam ir jāizdod. Nu jā, tad vēl ir tāda tas moments, kad, ja mēs paskatāmies mūsu pensiju plānus, mēs aptuveni pusi pat vairāk ieguldam Latvijā, Latvijas valsts parādzīmēs. Un ja kaut kas notiek ar Latviju, ja kaut kas notiek ar mūsu maksātspēju, ja kaut kas notiek ar lata kursu, tad attiecīgi tas ietekmēs arī pensiju plānus un visu pensiju sistēmu pa lielam. Tāpēc mums skatīties uz situāciju Latvijā ir tikpat svarīgi, patiesībā vēl daudz svarīgāk, varbūt nekā citreiz skatīties uz to, kas notiek ārvalstīs. Un otra lieta ir procentu likmes. Tad, kad procentu likmes uziet uz 35% un dinamika iegulda šajās augstajās likmēs, tad ir ļoti labi, mēs esam priecīgi, mēs esam ļoti labi nopelnīti. Tā kā tas arī ir faktors, kas var ietekmēt pensiju plānus un kopējos rezultātus. Bet tad īsumā es tikai parādīšu pāris slaidi ir par konkurentiem. Tātad tā situācija pagājušā gada beigās bija tāda, kur mēs ļoti spēcīgi zaudējām attiecībā pret konkurentiem. Kāpēc mēs zaudējām dinamikā? Tāpēc, ka mēs ieguldījām akcijās. Un ko mēs pagājušajā gadā darījām? Mēs turpinājām pirkt akcijas, tad, kad akcijas bija nokritušās, par ko mūs visi kritizēja. Un, teiksim, dēļ kā mēs arī uzrādījām relatīvi sliktāku rezultātu. Ko mēs šogad darījām? Šogad mēs atkal turpinājām ieguldīt akcijās. Un tās akcijas, ko mēs sapirkām pagājušajā gadā relatīvi par zemāku cenu, laikā, kad visiem šķita, ka pasaules gals ir tuvu, finanšu tirgi vairs nekad neatkopsies, akciju tirgus ir sabrucis. Rezultāti tās, ka akciju tirgus uzgājas augšā par 30, 50 un pat 100% atsevišķos reģionos, ko, protams, neviens negaidīja. Un tas ir ietekmējis pozitīvi arī mūsu šī gada pensiju plānu rezultātus. Kopumā mēs kopš gada sākuma pensiju plāns dinamika pieaudz par 13%. Ja mēs skatāmies kopš zemākā punkta, kas bija šogad, tie pat 17%, tie cilvēki, kas mēģināja noķert īstos brīžus, teiksim, lai ietu ārā, iekšā, varētu būt ļoti, ļoti zaudējuši, viņiem tas bija ļoti sāpīgi, tāpēc, ka šī laikā arī daudz cilvēku izgāja, daudz cilvēku bija tā vīlušies, kad viņi šeit vairs nevar izturēt seju stabilitāti vai seju uz konkurentu plāniem. Un kā vienmēr izrādījās tas brīdis, kad vajadzēja darīt tieši pretējo. Problēma tāda, ka to ir šausmīgi grūti uzminēt. Tas ir tāpēc, kāpēc mēs sakam, uzturam konstantu stratēģiju, mēģinam varbūt izturēt šo sāpi, kad ir kritums. Mēs nenoķersim nekad to brīdi, kad nopirkt pa zemāko punktu, bet mūsu stratēģija tāda ir tāda, ka mēs uzturam konsekventi šo akciju īpatsvaru. Un šajā gadā tas mums ir līdz šim nesis ļoti pozitīvs rezultāts. Tā doma un mācība ir varbūt tāda, ka akciju cenas mēs uzturam konsekventi, uzturam samērā augstā īpatsvarā, necenšamies uzminēt. Ja mēs ticam, ka akciju cenas ilgākā laika periodā kāps 10, 20, 30 gadi, tomēr attīstoties arī pasaules ekonomikai, tas aizies uz pensiju plānu rezultātiem, un kā mēs redzam, mūsu konkurenti tādos brīžos netiek mums līdzi, kas ļauj mums vairāk nopelnīt. Protams, ka mēs nevaram teikt, kas notiks uz gada beigām, vai kas notiks pēc gada. Situācija finanšu tirgos ir neprognozējama. Var izrādīties, ka pašreizējie finanšu stimuli bijuši īslaicīgi un ekonomika atkal krītās atpakaļ.
un dinamika atkal nokrītās, teiksim, -5, -10. Tas viss var būt, tāpēc, ka īstermiņā finanšu tirgi neprognozējami, taču šis attēls ļoti labi parāda to, cik ātri finanšu tirgi strādā un cik ātri var mainīties situācija, un kad uzturot šo te akciju īpatsvaru relatīvi augstāku, mēs spējam brīžos, kad akciju cenas kāp, uzrādīt labs rezultāts. Ja? Sākot no 7. gada, mēs, īsāk sakot, tos zaudējumus, kurus mēs pagājuši gadu dabūjām, mēs viņus neesam vēl atguvuši. Ja? Mēs rēķinām, kad kopumā, lai izvirzītos plusos, mums ir vajadzīgi 3-5 gadi. Ja? Teiksim, tagad mums ir pozitīvāks rezultāts, pēc tam atkal viņš varētu pasliktināties, tad varbūt pāris gadi, kad ir vidējs, tad atkal kāps. Tas nebūs vienmērīgi. Tie var būt 2 gadi, kad mēs visu atpelnam, tie var būt, mēs rēķinām aptuveni 3-5 gadi. Ja? Bet tas mūsu, teiksim, dinamikā, tas laika griezums, par kuru mums jādomā, ir 30 gadi. Mums ir jāveido stratēģija, jāiegulda tā, lai uzkrātu pēc iespējas vairāk naudas 30 gadiem. Un tās arī ir tās 3 lietas, kuras mēs esam definējuši, ar ko mēs esam labāki, kāpēc ir jāiegulda dinamikā, kāpēc ir jāiegulda Svetbankā. Mums ir 3 priekšrocības, kas nav konkurentiem. Tas ir fokus uz rezultātu, tas ir stratēģija un tas ir Roburs, kas ir tagad mūsu pensiju pārvaldītājs. Kristiāns tagad strādā Roburā. Viņš varēs vairāk pastāstīt tieši par to, kas tur notiek un kā viņš skatās finanšu lietām. Kas ir rezultāts? It kā visiem šķiet, ka rezultāts taču ir visiem konkurentiem. Kāpēc mēs esam īpaši? Mēs esam īpaši tāpēc, mēs vienīgie fokusējamies uz rezultātu, kas ir svarīgs tiešām klientam, un tas ir gala rezultāts, uzkrātais kapitāls. Mūsu konkurenti pašlaik fokusējās uz gada vai pusgada rezultātu. Un tas var neiet kopā ar šo te mērķi uzkrāt pēc iespējas vairāk naudu pēc 30 gadiem. Kas ir mērķis, kas noteiks pensijas lielumu? Otra lieta ir stratēģija. Mums ir ļoti konsekventa, caurspīdīga stratēģija. Ja mēs pasakām, ka mēs ieguldam akcijās, mūsu klients var būt pārliecināts, ka mēs tiešām ieguldam akcijās, un tanī brīdī, ka akciju cenas kāps, klients iegūs, un tādā veidā atgūs arī šos zaudējumus. Ja mēs pasakām, ka mums ir pensiju plāns stabilitāte, kur galvenais kriterijs ir drošība, mēs neieguldam Kazahstānā, mēs neieguldam super augsta riska valstīs, obligācijās. Galvenais ir drošība, galvenais ir nosargāt šo te kapitālu, un šī stratēģija nemainās pēc 6 mēnešiem, 9 mēnešiem, gada. Un ja mēs padomājam, ka cilvēkam, kā mēs varam zināt, kā es varu būt pārliecināts, kas notiks pēc 10, 20, 30 gadiem? Par to ir tas jautājums. Tas būtu tas jautājums, kas būtu jāuzdod cilvēkam izvēlētos pensiju plānu. Pa lielam neviens nevar 100% pateikt, ka es būšu labākais pēc 30 gadiem. Mēs nevaram pateikt, kas notiksies. Tāpēc tas vienīgais pieturas punkts pa lielam ir stratēģija. Ja es saku, ka es ieguldu akcijās un turpināšu to darīt nākamos 5, 10, 20, 30 gadus, un ja man ir viedoklis, ka akciju cenas pieaugs nākotnē, tad tā ticība tam, kad šī mana stratēģija un kad mūsu pensiju plāni tomēr būs labi, kad tas uzkrātais kapitāls būs augsts, ir daudz lielāka. Ja man stratēģija nav, tad tā ir pilnīgi tāda, varbūt spēle ar varbūtību, kur tā ir, teiksim, minēšana, kur nav nekāda konsekvence, tas ir ļoti necaurspīdīgi, un uzminēt, kāds būs rezultāts, ir šausmīgi grūti. Un pēdējā lieta, kas mums ir laba un ar ko mēs izceļamies kopš maija, mēs ļoti aktīvi strādājam ar Svetbankas aktīvu pārvaldes kompāniju Zviedrijā Robur. Mēs esam sadalījuši funkcijas tā, ka daļa funkciju mēs veicam Latvijā. Praktiskā līdzekļu pārvaldīšana, pirkšana, pārdošana, stratēģija, izstrāde īstermiņā notiek Zviedrijā, Svetbanka Robur. Un mūsu ilgadējais pensiju pārvaldnieks Kristiāns Miķelsons tagad strādā jau kopā Zviedru kolēģiem Zviedrijā katru dienu. Un arī šeit mums ir ko palapoties. Svetbanka Robur ir atzīts par labāko pensiju pārvaldnieku Ziemeļvalstīs, 3. gadu pēc kārtas. Tā ir informācijas, ko mēs varam atsaukties, ko mēs varam lepoties. Pārvaldnieks strādā kopš 67. gada, 40 gadu pieredze. Mēs varam teikt, ka ir daudzi cilvēki, kuri, balstoties uz Robur stratēģiju, ir nopelnījuši ļoti daudz, arī pensiju fondos, arī citos fondos. Un tas kopumā
Vēl viena tā labā ziņa tāda, ka Robur stratēģija pilnībā sakrīt ar to, ko mēs Latvijā jau darījām 3 un 5 gadus atpakaļ. Arī viņi iegulda akcijās, arī viņi iztur šo te sāpi, lai nopelnītu pēc iespējas vairāk nākotnē. Nu, un šīs te kopā priekšrocības, gan mūsu rezultātu fokus, gan stratēģija, gan Roburs, es domāju, mūs ļoti labi pozicionē, lai arī nākotnē mēs uzrādītu labus rezultātus un sniegt saviem klientiem labu servisu. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad Kristiāns tagad jau no Svetbanka Robur pastāstīs vairāk par to, kas tieši notiek pensiju plānos. Un vēl viena lieta, varbūt, ko mēs sākumā varam palūgt Kristiānam, ir pastāstīt, kā ir strādāt Svetbanka Robur un kas ir labs un kas ir slikts strādājot Zviedrijā.